Labdien, kārtējā videoklipā. Šodien es jums parādīšu, kā izmantot Rīgas satiksmes transportu sporta vajadzībām. Tātad, kā trenēties Rīgas satiksmes tramvajos. Bet brīdinu, ja jūs nevēlaties, lai jūs izmet no tramvaja, neatkārtojiet to, ko es rādīšu. Tātad, šis agregāts nav domāts tikai, lai vienkārši šādi turētos, bet mums, sportsmeniem, kā saka, tas ir domāts kā pievilkšanās stienis. Lūk, jūs varat jebkā, ja jūs gribat šādi, pazīmēties, ka te visi cilvēki sēž šādi. Nofilmē, tur ir viens skatītājs arī, tur galā redziet. Ko vēl jūs variet darīt šajā transporta līdzeklī? Skatieties. Varam taisīt tricepsu treniņu. Skatieties. Jūs variet piepumpēties. Jums nepatīk skarties bomžu staigātai grīdai. Nav problēmas. Tas ir vienkārši viss, kas jums ir jādara. Jums ir jādara. Ko vēl? Advancētiem cilvēkiem. Šis arī tricepsiem, bet tiem visiem maniem paceniem un vecenītēm, kuriem rūp vēders, jeb vēderprese. Skatieties. Redziet. Ir jāizmanto šis, un jūs paliksiet par Rīgas satiksmes bodybuilderiem. Paldies, ka skatījāties. Nolaikojiet. Padalieties ar šo videoklipu. Jums ir jāsaņem šī samaksa, ko jūs maksājat par Rīgas satiksmes transportu. Viss.